Mhm. Un tad divreiz visu pārbaudi un atrod, kur tev ir kļūda. Un tad, kā es varu būt tik stulbs, un tad tu salabo visus maršrutus, tāds jēj! Un tev tāpat nekas neiet. Sveiki visiem! Kad es domāju par to, kādu tēmu izvēlēties nākamajam video, es ilgi nevarēju izdomāt, ko lai tādu paņemt jaunu, interesantu, advancētu, innovatīvu. Un tad man iešāvās prāta doma par to, ka varbūt nevajag visu laiku stāstīt par kaut ko super advancētu un tādam lietam, ka reizēm varbūt ir vērts atgriezties pie pašām vienkāršākām lietām. Tādam kā, piemēram, tīklu uzbūve un maršrutizācija starp tīkliem. Sāksim ar pašiem pamatiem. Kas ir VPC un kā notiek maršrutizācija vienā VPC ietvaros. VPC, jeb Virtual Private Cloud, ir pamats visiem tīkla servisiem AWS mākonī. Kad mēs izveidojam VPC, mēs, protams, izvēlamies reģionu, kurā mēs gribam to izveidot, piešķiram tam IP adrešu apgabalu, un tad no tā mēs varam griezt mazākus subnetus, kuros jau mēs pēc tam liekam kaut kādus resursus. Subneti var būt publiskie, viņi var būt privātie. Bet tas sadalījums pa publiskiem un privātiem no AWS arhitektūras puses neko neatšķiras. Tie ir tie paši subneti, vienīgais, ar ko mēs viņus atšķiram, ir tas, kā mēs viņus lietojam un kā mēs loģiski viņus sadalām. Bet praksē ir tādi paši subneti. Un, protams, mēs saprotam, ka katru subnetu ar citu, ja mēs gribam, lai viņi komunicē savā starpā, vai kaut kādu veidā sarūtēt. Un maršrutizācija, routings, teikšu gan tā, balstās, protams, uz maršrutizācijas tabulām. Un maršrutizācijas tabulas pārvaldās AWS vidē tieši tāda pašā veida, kā jebkurā citā rūterī mēs savādām IP destination, kaut kādu apakštīklu, un target, jeb gateways, jeb endpoints var saukt visādi, bet tas ir viens un tas pats. Tas ir, kam mēs sūtam trafiku, lai viņš sasniegtu savu gala mērķi. Maršrutizācijas tabulas var būt globālas, jeb defaultā VPC maršrutizācijas tabula, kurā attiecās uz visiem subnetiem, kas šajā VPC ir izveidots, vai arī, ja mēs gribam kādam subnetam pārrakstīt defaulto maršrutizācijas tabulu, mēs varam izveidot atsevišķu tabulu, kā piemēram labajā pusē mēs redzam publiskam subnetam, mums ir izveidota maršrutizācijas tabula ar nosaukumu public one. Mēs varam definēt tajā citus maršrutus, kas varbūt ir atšķirīgi no VPC maršrutiem. Vai, piemēram, mēs negribam, lai visi tie maršruti, kas mums definēti defaultajā VPC maršrutizācijas tabulā, attiecās uz konkrētu subnetu. Tāpēc mēs izveidojam atsevišķu maršrutizācijas tabulu, taisam asociāciju uz konkrēto subnetu, un jāņem vērā un jāatcerās, ka maršrutizācijas tabula lokāla tiešām pārrakstā maršrutus no VPC. Nosacīti pārraksta, protams, tā nav, bet galvenais atcerieties, ka viņi nesaliekas kopā, ka, piemēram, man maršruti no lokālas asociācijas savienojas ar defaulto maršrutizācijas tabulu, un tad viņi strādā kopā. Nē, ja mēs piešķiram subnetam atsevišķu maršrutizācijas tabulu, tad tajā subnetā eksistē tikai tie maršruti. Bet kas tad viņus
taisā kas taisa to maršrutizāciju. Tā, lai jauniem lietotājiem saprastu, varbūt kam ir kaut kāda pieredze tīklos, mēs varam vienmēr loģiski uzskatīt, ka man izveidotā VPC ir viens neredzamais maršrutizators, kuru es neredzu, kuru es nevaru pārvaldīt, bet kuram ir interfejs uz katru izveidotu subnetu. Un kaut gan mēs neredzam ne to routeri, ne viņa interfejsus, mēs mums ir pazīme, ka tāds interfejs ir, tāpēc, ka katrā subnetā, ka, piemēram, ja mēs atkal skatāmies uz šo VPC2 publisko subnetu, 10.20.128.0, pirmā adrese vienmēr no šāda, jebkura subneta no viņa apgabala, pirmā adrese vienmēr ir defaultais gateways, ko AWS rezervē priekš tā, un tā es uzskatu, ka šis gateways arī ir tas neredzamais interfejs. Un viņš arī maršrutizē, rūtē to trafiku. Kā tas izskatās, mums, protams, būs piemēri par visu, ko es stāstu. Man ir Londonas reģiona, ir izveidoti 2 VPC, īstenībā 3, bet šodien mēs skatīsimies tikai 2. Un katrā no tiem ir tur dažādi subneti. Jā, es atvēršu visus subnetus un sakārtošu viņus pēc VPC. Tad mēs redzam, ka tur ir daži subneti VPC2, daži subneti VPC1. Un tajos subnetos man dzīvo 3 instances. Un nosaukumi ir diezgan tādi, lai arī varētu saprast, kur tās instances atrodas. Viena ir VPC1, kuru, labi, lai ir vienkāršāk, es varu pārsaku, tas ir public 1, un šī man atrodas private 2 subnetā. Jā, sorry, nesaglabāju. VPC public 1, ok. Un VPC2 man ir arī public vienkārši man rakstu, tikai viens public subnets. Un mēs redzam, ka 2 no tām instancēm ir AZ2A, un viena atrodas AZ2B availability zonā. Un, ja mēs apskatāmies savā VPC, izdarīsim pat šitā. Piemēram, paņemam šo instanciju, pie kuras es slēgšos, paskatāmies viņas subnetu, atveram tās subnetu un atrodam maršrutizācijas tabulu. Mēs redzam maršrutizācijas tabula, kur ir piesaistīta šīm subnetam, un redzam, kāda tur ir maršrūti. Tur ir, uz šo var neskatīties, tas ir gateway endpoints uz S3 servisu, viņš te nepiedalās nekāda mūsu demo trafika un testos. Ir viens maršrūts, ka VPC apgabals 10.0.0/16 ir local target. Un tas mums jau dod iespēju no šīs instancēs, ja es pie viņas pieslēgšos, šādi un šādi. Caur ifconfig mēs redzam te IP adresi, kas atbilst tam, ko mēs redzam šeit. Un tad mēs varam nopingot, piemēram, šo instanci, kas sēž citā subnetā. Viņai subnets ir, kā mēs redzam, 10.0.13.79, un šo adresi mēs varam nopingot. Tātad mums pēc noklusējuma, protams, ka pa vidu ir arī security grupas, kuras var filtrēt trafiku. Man ir atļauts viss, tā lai man nav jāčakarēs ar firewalliem un security grupām, lai tikai routings man nosaka to, vai es varu kaut kam piekļūt vai nē. Nu, lūk, ļoti labi. Kā es teicu,
ir tas neredzamais rūteris, kurš man rūte lokālus subnetus vienā VPC ietvaros. Tagad ir jautājums. Ja es gribu, lai man instancēs no VPC 1 runā ar instancēm no VPC 2. Kā es teicu, tas neredzamais rūteris, mēs redzam, ka tur maršruts ir tikai lokālais. Labi, es tad saprotu, ka man vajag tad pievienot citu maršrutu, ka, piemēram, šeit es pieliktu maršrutu uz šo te VPC1 publisko subnetu. Pieliku maršrutu, bet man vajag norādīt kaut kādu targetu, mērķi, jeb endpointu, uz ko man sūtīt trafiku, kas ir adresēts šīm subnetam. Man vajag kaut kādu objektu. Piemēram, tādu kā, ja mēs izveidojam internet gatewayu tajā VPC, tad mums parādās target internet gateways. Mēs varētu izveidot arī tādu maršrutizācijas tabulu, bet, protams, ka tas mums neko nedotu, tāpēc, ka internet gateways, viņš jau strādā ar publiskām IP adresēm, un kā mēs redzam, te mums nav nekas, kas iet uz internetu. Mums vajag lokālu trafiku norūtēt, līdz ar to šīs variants nestrādās. Bet kāds tad strādās? To internet gateway mēs varam atstāt kā defaulto rūtu, ka viss, kas nav kaut kur lokālais, sūtam viņu tur uz internetu. Protams, tur būtu vajadzīgs nats un tas, bet tas ir vienkārši, lai parādītu, kā izskatītos maršrutizācijas tabula. Bet mums vajag kaut ko norādīt tomēr lokālo, kas eksistē šajā VPC, caur ko mēs varētu rūtēt trafiku. Un šāds objekts, kurš mums ļauj uztaisīt maršrutu starp diviem VPC, ir VPC peering. Lai saprast, kas tas ir, atceramies to neredzamo VPC rūterīti. Vienā puse, viena VPC, otra VPC, un VPC peerings principā var uzskatīt kā tādu starp savienojumu starp tiem diviem neredzamiem rūterīšiem. Un, kad mēs esam izveidojuši to VPC peeringu, mēs varam pielikt pie maršrutizācijas tabulas vienalga, kuras vai asociētas ar subnetu, vai tā ir defaulta maršrutizācijas tabulā, tāpat tas viss rūtēs caur tiem pašiem, kas teicu, neredzamiem rūterīšiem. Un tāpēc mēs tagad varam pielikt klāt target šīs te VPC peeringa objekts vienā puse un otrā puse. Un tad mēs šo mēģināsim atkārtot arī demo vidē. Tā, lai nočekot, mums šobrīd starp VPC nekas nenotiek. Mēs paņemam šo instanci, kas ir VPC Private 2 subnetā, un no tās mēģināsim nopingot šo instanci, kas atrodas VPC 2. Tad mēs te rakstam ping, paste šo te adresīti, un mēs redzam, ka, pings neaiziet, kā es teicu, drošības security grupas nav pie vainas, tāpēc, ka man tur viss ir jau sagatavots tā, ka viss ir atļauts. Tad vajag izveidot VPC peeringu. Aizem uz VPC konfigurāciju, aizem uz VPC, nevis VPC, bet uz peering connections. Redzam, šobrīd nekā te nav. Izveidojam jaunu VPC peeringu. Name, kā jūsu naming convention jums diktē, es te izmantoju tā, lai vienkārši vieglāk saprast demo ietvaros, tāpēc es viņu nosaucu VPC 1, VPC 2. Tā kā šīs objekts tiks izveidots abos VPC vienlaicīgi, nevis vienlaicīgi, bet viņš sauksies vienādi abās pusēs. Un tad man ir requester, tas ir no kurā VPC es sūtu pieprasījumu uztaisīt VPC peeringu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, kā mēs redzam, mēs varam taisīt VPC peeringu ne tikai ar
VPC savā accountā, bet arī starp accountiem un arī starp reģioniem. Un tas nozīmē, ka, ja man ir cits accounts un cita reģiona, man nav no šīs konsoles administratīvas tiesības tur, kamēr es nepārslēdzos uz to. Tāpēc tas strādā tā kā viens pieprasa, otrais akceptē. Tā kā man ir viena account, es noradu my account, tas ir tā paša reģiona, bet tāpat man vajag noradīt VPC acceptor, create VPC, peering, un tad pie šitā VPC peering konekcijām man tāpat parādās pending acceptance. Tāpēc, ka princips paliek tāds pats requester, acceptor. Vienīgais, ka man nav jāparslēdzas uz citu konsoli vai citu reģionu, es to varu izdarīt tāpat, bet tāpat man jānospiež podziņa accept request. Lai VPC2 piekrīt, kā ar viņu pirojas VPC1. Un mēs redzam, ka VPC pirings mums ir aktīvs. Jej! Yeah! Jāiet pingam! Ups, neiet. Kāpēc? Tāpēc, ka maršrutizācijas tabulas mums joprojām nav maršruts uz šo piringu. Tāpēc ejam atpakaļ uz VPC, atrodam subnetu, kur man stāv VPC1 instancē, tas ir private 2. Redzam, šī maršrutizācijas tabula ir asociēta ar šo subnetu, tad ejam uz turieni, atveram to maršrutizācijas tabulu, redzam routes, edit, un kā man bija šajā schēma, tad mēs izveidosim maršrūtu uz 10.20.0016. 10.20.0016. Viens punkts liekas. Un target mums vajag noradīt peering connection. Viņš ir tikai viens, VPC1, VPC2. Saglabājam. Un to pašu mums vajag izdarīt ar subnetu, kurā atrodas otra instance, kas dzīvo VPC2. Tā ir, ja nemaldos, ir šī. 10.20.128. Jā. Atveram routing table, aizem uz routing table, atveram maršrutizācijas tabulu, sakam routes, edit routes, pievienojam 10.0.144.0.20. Arī maršrutizējam viņu caur peering connection, save changes, applied successfully, un mēs redzam, kā pings aizgāja. Lūk, super. Mēs esam saslēguši divus VPC. Vienīgais mīnus šai pieeja un VPC peeringam, tas nav mīnus, bet par to jāatcerās. Kā mēs redzam, es liku subnetus manuāli. Tie ir statiskie rūti, ko es izveidoju, un diemžēl VPC peerings neeksistē un neatbalstā viņš dinamisku maršrūtu apmaiņu starp abu divu VPC-tiem, kā es atkal kārtu reiz pateikšu, neredzamiem rūteriem. Tāpēc tas jāmenedžē manuāli. Ok, ejam tālāk. Mēs esam saslēguši divus VPC. Ko mums darīt, ja mums parādās trešais, VPC3? Mēs tagad zinām, kā mums vajag izveidot VPC peeringu, un tad mums, piemēram, mēs piešķiram šim VPC 10.30 apgabalu, mums tur ir subnets no tā apgabala izveidots. Mēs uztaisījām VPC peeringu ar VPC2 tīklu. Uztaisījuši, ir ierakstījuši maršrūtu, kā 10.20 norāda uz to VPC peeringu, pretējā pusē mēs arī subnetam uzrakstījām, ka 10.30 iet caur to otro VPC peeringu, viss smuki, strādās. Un, protams, arī jāatcerās, ka granularitāti maršrūtiem mēs varam izvēlēties tā, ka mēs vēlamies, kā jebkurā citā maršrūtu vidē, maršrutizatoru vidē. Un kā jau visur, maršrūts ar īsāko masku, viņam ir priekšroka, jo garākā maska, jo zemāk mums nokrīt tās maršrūts. Un tā mēs arī varam spēlēties ar maršrūtiem, kā mēs gribam visu maršrutizēt. Bet atgriežamies pie jautājuma, ko man darīt, ja es gribu
trafiku rūtēt starp VPC 3 un VPC 1. Man ir šobrīd VPC peerings no 3. VPC uz 2 un no 2 uz 1. Droši vien man gribētos šajā maršruta norādīt to pašu peeringu, kas iet caur VPC, un tad caur VPC 2 viņš sarūties uz VPC 1. Diemžēl tas tā nestrādās, tāpēc, ka tranzitīvo maršrutizāciju VPC peeringi neatbalsta. Tas nozīmē, ka ja man vajag saslēgt arī VPC 3 un VPC 1, man vajag izveidot vēl vienu VPC peeringu starp VPC 3 un VPC 1. Un tad šeit es norādītu jau šo te vēl vienu VPC peeringu konekciju. Un kā var redzēt, pat ar 3 VPC šī schēma jau paliek sarežģīta. Man ir 3 VPC peeringi, kuriem, kā atceramies, maršrūtus vajag menedžēt manuāli, un jo vairāk man parādās VPC, ja es gribu full mesh savienojumu starp visiem VPC, tad man tie VPC peeringi paliek arvien vairāk un menedžēt visu ar roku, un kaut kādā brīdī tas jau, īstenībā pat ar 3 VPC var teikt, ka tas jau sāk neatbilst AWS labajām praksēm un operational excellence principam. Bet ko tad darīt? Palīgā nāk pavisam cits maršrutizācijas objekts, jeb servis, kas saucas AWS Transit Gateway. Kas tas ir? Tas ir reģionālais pakalpojums, ko var uzskatīt par lielu, jaudīgu rūteri. Strādā viņš pēc līdzīga principā, kā VPC rūteris neredzamais, bet jau reģiona ietvaros, un tie viņu interfeisi, caur ko viņš saņem trafiku, mēs viņus veidojam katrā VPC atsevišķi. Šis schēmas, šī interfeisa saucas Transit Gateway Attachments. Šis servis nodrošina globālu maršrutizāciju starp visiem VPC. Viņš, kā mēs redzam, viņam arī var būt defaultā maršrutizācijas tabula, un viņam var būt arī maršrutizācijas tabulas, kas dzīvo Transit Gateway Attachment līmenī. Ja mēs arī gribam kaut kāda veida spēlēties ar maršrūtiem, sīkāk jau, teiksim, tajā vieta, kur mēs saņemam trafiku uz to attachmentu. Un kā mēs redzam šajā schēmā, route type man parādās ir propagated. Tas nozīmē, ka Transit Gateway var saņemt dinamiski maršrutu no VPC konfigurētā. To viņš saņem automātiski. Protams, lokālas maršrutizācijas tabulas VPC ietvaros mums tāpat jārediģē manuāli, bet vismaz globāla šāda te maršrutizācijas tabula mums automātiski saņem maršrutus. Vai globāla tabula, vai arī tās tabulas, kas atrodas, kas ir asociētas ar Transit Gateway attachmentu. Kas jāņem vērā, ir tas, ka Transit Gateways jau ir maksas pakalpojums, atšķirība no VPC peeringa, un chargings iet pēc Transit Gateway attachment skaitā par stundām. Respektīvi, katrs papildu attachments, viņš nemaksā daudz, bet kaut ko viņš maksā. Vairāk var maksāt trafiks, ko mēs izrūtēsim caur Transit Gatewayu. Arī cena it kā nav liela par 1 gigabaitu, bet ja mēs uzkrājam terabaitus mēnesī, tad cena var kļūt jau ievērojamā kopējā rēķinā. Par laimi, tas, ka mēs izveidojam Transit Gateway un smuki sarūtējam visu savus 3 VPC ar maršrutizācijas tabulam, nenozīmē, ka mēs nevaram paralēli izmantot VPC peeringu starp atsevišķiem VPC. Iedomājamies situāciju. Šajā privātajā subnetā man strādā kaut kāds datubāzes serveris. Un es gribu no tā datubāzes servera taisīt, piemēram,
kaut kādus backupus vai replicēt datus uz objektu, kas man sēž privātajā subnetā VPC2 šajā te. Tas ir smags, liels trafiks, un es zinu, ka viņš rūtējas starp šiem diviem subnetiem. Man nevajag nekādu dinamisku maršrutizāciju un globālu maršrutizāciju transit gateway līmeni. Es varu izveidot VPC peeringu starp šiem diviem VPC un subnetu līmeni vai VPC līmeni, bet pareizāk droši vien būtu subnetu līmeni uztaisīt maršrutu, kā piemēram šeit 10.20/16. Es zinu, ka no šā subneta uz visu VPC2 es eju cauri peeringu. Es aizēju uz VPC2, un tad subnetiem, kas eksistē VPC2, man arī ir maršruts, kā piemēram, ja tas ir trafiks uz 10.0144, es viņu sūtu caur VPC peeringu. Privātajam subnetam arī, ja tas ir trafiks uz 10.0144, es viņu sūtu caur VPC peeringu. Un, piemēram, kā papildu opciju, es gribu paredzēt, ka ja tas trafiks iet uz 10.016 subnetu, tad viņš arī iet uz VPC peeringu, un tad man ir arī, piemēram, globālais defaultais routes no VPC1, arī kā uz 10.20.0024 es eju cauri VPC peeringu. Tā kā redzam, atkal varam spēlēties visādi ar maršrutiem, likt viņus defaultajā tabulā vai lokālajā tabulā. Galvenais, lai konsistence tā kā uz vienu pusi un uz otru pusi mums saglabājas. Un tad, kā es teicu, šādu smagu trafiku mēs varam izgriezt caur bezmaksas VPC peeringu ārpus transit gateway. Un transit gateways mums paliek kā maršrutizācijas centrs visam reģionam. Kā tas strādā, tūlīt tas arī parādīšu. Vajag atgriezties pie te mums pings joprojām iet. Tad, ko man vajag izdarīt, lai pāriet no VPC peeringa starp diviem VPC uz transit gateway? Pirmais, man jāizdzēš peering konekcija. Aizju uz peering connections un pasaku, ka es gribu viņu izdzēst. Un gudrais AWS man piedāvā. Viņš saka, tev šīs peering connections, es viņu redzu divas maršrutizācijas tabulās, kur viņš tiek izmantots. Ko tu gribi izdarīt? Tu gribi izdzēst esošus maršrutus no tām tabulām. Vai tu negribi viņus izdzēst? Ja es likvidētu vispār šāda veida maršrutizāciju starp VPC, es droši vien izvēlētos pirmo. Jā, izdzēšu tā, lai man nav jāčakarēs. Tā kā man paliks tie maršruti, jo es zinu, ka es vienkārši aizvietošu VPC peeringu ar transit gatewayu, es viņus atstāšu. Atstāšu un vienkārši akceptēju izdzēst pašu VPC peeringu. Delete. Viņš ir izdzēsts, un līdz ar to man arī uzreiz apstājas pings. Kā redzam, es viņu pārlaidīšu no jauna. Tim nekas nenotiek. Vajag izveidot transit gatewayu. Veidoju jaunu transit gatewayu. Create transit gateway. Kā man viņu nosaukt? Atkal, te man nav sarežģīta vide, lai man identificētu vairākie kaut kādi objekti, kur viņi atrodas. Es viņu saukšu vienkārši Transit Gateway London, tāpēc, ka viņš sēž Londonas reģionā. Description nebūs. ASN es gan ievadīšu, es viņu neslēgšu nekur citur, bet lai viņš te ir. Un vispārējais opcionālais, lai paliek pēc noklusējuma. Kādu laiku aizņems izveidot to transit gatewayu? Man pagāja dažas minūtes, jums dažas sekundes, un mums ir pieejams transit gateways. Tagad, atbilstoši šai schēmai, mums ir vajadzīgi attachmenti. Tos mēs arī izveidosim tūlīt. Izveidojam Create Transit Gateway Attachment. Saucam viņu Transit Gateway London VPC 1. Piešķiram šito attachmentu, pieslēdzam šim transit gatewayam. Attachment types. Arī interesanti, mēs redzam, ka man ir dažādi tipi attachmentiem. Ir VPC, tas ir, kas mums šobrīd ir vajadzīgs.
Un tad ir, piemēram, VPN. Tas nozīmē, ka transit gatewayu mēs varam izmantot, lai terminētu VPN uz viņu. Ja klasiski izmanto VPG, Virtual Private Gateway, tad mēs varam izmantot arī transit gateway. Un tur ir atšķirības. Kāpēc, piemēram, es gribētu izmantot tieši transit gateway? Par to, ar ko atšķiras VPC, es pastāstīšu burtiski pēc tam, kad uztaisīsim šo te maršrutizāciju starp VPC caur transit gateway. Tur ir interesantas atšķirības starp VPN, kas balstās uz VPG un transit gateway. Peering connection attachments var tikt izmantot, lai saslēgt vairākus transit gatewayus. Piemēram, man ir vairāki reģioni, kā es teicu, transit gateways eksistē viena reģiona ietvaros, un ja man ir abos reģionos transit gateway, es varbūt gribu, protams, uztaisīt peeringu starp viņiem un rūtēt trafiku starp reģioniem, vai arī starp accountiem arī. Un connect, tas ir, ja man VPC palaists trešās puses maršrutizācijas risinājums, kā, piemēram, no AWS Marketplace, es paņemu kādu Cisco, FortiGate, Palo Alto, Checkpointu, mikrotiku, un es gribu uztaisīt maršrutizāciju starp transit gateway un to trešās puses maršrutizatoru, tad es taisu attachmentu šāda tipa. Bet pagaidām mums ir vajadzīgs VPC, ar kuru VPC es gribu viņu saslēgt ar VPC 1, un man piedāvā izvēlēties subnetu, kā redzam, pa vienam katrā availability zonā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo atšķirībā ar VPC peeringu, kurš ir diezgan vienkārši pārvaldība, kā mēs redzējām, transit gateways ir advancētāks risinājums, un līdz ar to viņš ir nedaudz sarežģītāks. Un ja mēs izveidotu, piemēram, attachmentu šāda veidā, man tas attachments spētu pieņemt trafiku tikai no instancēm vai interfejsiem, endpointiem, kas dzīvo availability zona 2A. Tāpēc, izveidojot, ja es gribu apkalpot arī 2B zonu, man vajag izveidot nevis izveidot attachmentu, bet sasaistīt to attachmentu arī ar subnetu otrā availability zonā. Un tad es izvēlos, kurā subnetā es gribu viņu izveidot. Visiem citiem subnetiem šajā availability zonā tas attachment strādās un būs pieejams. Man vajag vienkārši viņu kaut kur izveidot kā loģisku objektu. Es, piemēram, gribu publiskajos subnetos viņu likt šeit un šeit. Un saku create attachment. Ok. Attachment pending. Un pie reizes es uztaisīšu arī attachment uz VPC 2. Create TGW London VPC 2. Saistu viņu ar to pašu transit gatewayu, VPC 2. Tur ir tikai vienā availability zona subneti izveidoti, tad līdz ar to izvēlamies arī šeit, piemēram, public, create transit gateway attachment. Un atkal vajag nedaudz pagaidīt. Kamēr mēs to gaidām, kā es teicu, ir arī maršrutizācija. Mums ir route tables. Kā redzam, šobrīd viņa ir vienā defaulta asociācijā, kurā būs asociēta ar abiem diviem attachmentiem. Ja es gribētu uztaisīt citu, es, protams, varu, saku create transit gateway route table, nosaucu viņu, es viņu neizmantošu pagaidām, nosakšu viņu test, lai viņi eksistē šajā transit gateway, create transit gateway routing table, arī aizņem kādu laiku, kamēr viņa izveidosies. Un tad man būtu asociācijas, kur man ir izveidots, laikam, viens attachments jau ir izveidots, tūlīt tas izveidosies arī otrs, kur viņi abi divi ir pieejami. Un šobrīd man defaultā
tā ir noskatīsim viņu defaultā maršrutācijas tabula ir saistīta ar abiem diviem attachmentiem. Es varētu, piemēram, šeit izvēlēties delete association, ja, piemēram, šo attachmentu es gribu sasaistīt ar citu maršrutācijas tabulu, un tad šai es pateiktu create association, uztaisīt uztureni. Ok, mēs esam izveidojuši, atgriežamies pie schēmas, lai noilustrētu, mēs esam izveidojuši šo te attachmentu un šo attachmentu. Un kā redzēsim, šajā man ir propagation no diviem šiem attachmentiem ir ieslēgts pēc noklusējuma. Tas nozīmē, ka pie maršrūtiem man parādās gan VPC 1 apgabals, gan VPC 2 apgabals. Tas nozīmē, ka tūlīt tas man iespings neiet. Jā. Kāpēc? Tāpēc, kā es jau teicu pirms tam, šajā schēma man ir tabula, bet man vēl nav maršruti savadīti lokālajos subnet līmeņos maršrutācijas tabulās. Un tad to mums vajag izveidot. Kur man bija manas skaistas maršrutācijas tabulas. Priekš VPC 1 instancēs routes un redzam, ka esošais routes norada uz black hole. Kas ir black hole? Bija forša dziesmā grupai Gamma Ray. Tā arī saucās black hole par to, kad dzīve viss ir apnicis. Vienīga iespēja un vienīgais tāds tipa destination, kur var aiziet, ir aizlidot melnē caurumā. Tad šeit nozīmē to pašu. Šis maršrūts vairs negrib strādāt, tāpēc, ka viņam izdzēsā peering connection, un tad viņš saka, viss, es dodos uz black hole. Bet mēs tomēr gribam piespiest viņu strādāt, vai ne? Tāpēc mēs viņam sākam tā, tu vairs neizmanto peering connectionu, kas tev neeksistē šobrīd. Mēs gribam, lai tu strādātu caur, kaut kā sanāk jau. Labi. Gribam, lai tu strādātu caur transit gateway. Caur šo. Save changes. Un to pašu mēs gribam pateikt maršrutācijas tabulai, kas mums apkalpo VPC 2 subnetu. Tas ir šis no galvas atceros. Te arī ir black hole routes. Mēs sakam, nekāda melnie caurumi. Ne. Tu iesi caur transit gatewayu šo. Save changes. Ha! Un ja viss ir pareizi, tad yes, aizgāja pings. Burvīgi. Tagad es pastāstīšu par atšķirībām būvējot site-to-site VPNus uz VPG vai TGW. Kāda ir lielāka atšķirība? Tad, kas ir izmantojis kādreiz VPNus un kas ir lasījis dokumentāciju, viņš zina, ka katrs site-to-site VPN tunelis ir ierobežots ar 1,25 gigabit sekundē throughput, jeb caurlaid spēju. Viens VPN connection sastāv no 2 tuneļiem, bet VPG gadījumā mēs nevaram tos tuneļus izmantot vienlaicīgi, tāpēc, ka VPG nav ECMP implementācija. Tas nozīmē, ka mēs nevaram taisīt tuneļu agregāciju un nevaram balansēt trafiku starp abiem 2 tuneļiem. Mums ir high availability, ka ja mums pazūd viens tunelis, tad otrs pārņem darbu, bet izmantot viņus vienlaicīgi, lai taisītu tādu dinamisku kapacitātes agregāciju, mēs, diemžēl, nevaram. Bet mēs to varam darīt ar Transit Gateway, kuram ir ECMP atbalsts. Un tur mēs varam vienlaicīgi izmantot abus 2 tuneļus site-to-site VPN konekcijai. Un pat vairāk. Ja
transit gatewayam. Ir maršrutizācijas tabulā vairāki, vienalga cik maršruti uz vienu destination ar vienādu svaru. Mēs varam izmantot ECMP, agregēt arī vairākas site-to-site VPN konekcijas. Piemēram, kā šajā schēmā redzams, datu centra, sava on-premises datu centra pusē man ir 2 rūteri, kas strādā kā pāris, un katrs caur BGP anoncē vienu un to pašu subnetu, un uz vienu rūteri man ir viena site-to-site VPN konekcija, uz otru rūteri otrā, summāri man ir 4 tuneļi. Un, kā es teicu, šie rūteri anoncē savus maršrutus ar vienādu svaru, prioritāti, tad Transit Gateways izmantot ECMP, un, protams, ka ja rūteri arī ir nokonfigurēti ar ECMP, tad mēs varēsim agregēt 4 reizes 1,25 gigabit sekundē, mēs saņemsim veselus 5 gigabitus sekundē throughputu šāda schēma. Lūk, tas ir galvenais Transit Gateway bonus VPN kontekstā. Labi, atgriežamies atpakaļ pie maršrutizācijas. Mums palika vēl 2 tēmas, un es jau zinu, kā trešais būs atsevišķais video, tāpēc, ka jau šis video būs diezgan garš. Šim video paliek parunāt tikai par maršrutizāciju starp reģioniem. Pirmais, atkal visvienkāršākais veids ir izmantot VPC peeringu. Tāpēc, ka VPC peeringu mēs varam taisīt arī starp accountiem un starp reģioniem. Un man ir arī cits reģions. Pa laimi, man ir Stokholmā, man tur sēž pāris instances, ir viens VPC, daži subneti. Galvenais man tur ir pirmkārt, adrešu apgabals. Londonā mums bija 10.0, šeit mums ir 10.11. Tos mums vajadzēs atcerēties. Un tad instances. Kur man ir Stokholmā pāris instances, viena ir ieslēgta, un mēs zinām tās instances privāto adresi. Tad šeit mēs sākam tā. Pārsteig man te pingoties. Tagad tu pingosi šo IP adresi. Paste. Ok. Šobrīd, protams, nekas neiet. Tāpēc, ka man vajag izveidot jaunu VPC peeringu. To mēs jau redzējām, kā darīt. Aizējam uz peering connections. Uztaisam jaunu. Saucam viņu tagad VPC1 uz VPC4. Man liekas, šajā schēma, viņš man saucas VPC4. Praksē viņš saucas savādāk, bet lai mums ir konsistence VPC1, 2, 3, 4. Tad mēs taisam, atkal izvēlamies requester VPC1. My account, joprojām tas ir mans accounts, bet tas ir cits reģions. Mēs izvēlamies reģionu Stokholmā. Un kā redzam, es nevaru izvēlēties. Tas, ko es teicu sākumā, starp reģioniem nav datu apmaiņa, pat konfigurācijas datu apmaiņā, tā lai datu aizsardzība, datu kontrole, visas tās lietas, pa ko cilvēki uztraucās. Es nevaru no viena reģiona redzēt cita reģiona resursus, tāpēc man vajag savādīt manuāli VPC ID no Stokholmas reģiona. Nu, tad mēs aizējam uz VPC, kā redzam, Stokholmā, šeit Londonā. Your VPCs, izvēlamies ātri, copy, paste.
create peering connection. Okay. Peering connections. Pending acceptance. Tad aizējām uz Stokholmu. Uz peering connections redzam pending acceptance. Tas pats. Kā redzam, nosaukums nav noreplicējies, tāpēc mēs te viņu arī nosauksim VPC 1 uz VPC 4. Save. Un sakam accept request. Accept. Provisioning. Peering connections ir active. Atkal ejam maršrutizācijas tabulas, private 2, routes, edit routes, sakam tā, vai 10, 11, 0, 0, /16. Sūti man lūdzu uz peering connection šo. Save changes. Un Stokholmā mēs, es neceros, kurā subneta ir tā instancē. Tā, viņa ir networking šis subnets. Šim subnetam man ir piesaistīts šis routing tables. Un šim routing tablam es saku edit routes, pievienojam jaunu maršrutu. Un šeit, piemēram, es gribu norādīt precizāku tieši vienu subnetu 144.0/20 un arī rūtēju viņu caur peering, VPC peeringu. Ok, rūts ir izveidots un pings arī uzreiz aizgāja. Lūk, man ir šobrīd transit gateways, kas rūtē vienu reģionu un VPC peerings uz otru reģionu. Bet, kā es teicu, es varu taisīt peering attachmentu starp diviem transit gatewayiem, tā skaita arī atsevišķos reģionos. Nu tad mēģināsim šo arī parādīt un atkārtot. Es vienkārši izveidoju uzreiz Stokholmā jaunu transit gatewayu, nosaukšu viņu par TGW Stockholm. 6, 5, 4, 3, tur bija 2, šeit būs 4. Create transit gateway. Atkal mums vajag nedaudz pagaidīt. Tagad, kas atcerās, mums vajag izveidot attachments. Create transit gateway attachment un kā pirmo es izveidošu peering attachmentu, tāpēc, ka viņš vienkārši veidojas ilgāk nekā VPC attachmenti. Un tad es viņu saucu TGW London uz TGW Stockholm transit gateway. Šis peering connection manā accountā uz Londonas reģionu un atkal jāievada transit gateway ID manuāli. Transit gateways, London, copy, atpakaļ šitā create transit gateway attachment. Initiating request. Pending acceptance. Tad aizējam uz Londonu un pie transit gateways attachments mēs redzam vēl vienu attachmentu. Atkal vajag viņam iedot vārdu, jo viņš nereplicējas starp reģioniem. TGW London, TGW Stockholm. Ok. Pending acceptance. Accept transit gateway attachment. Accept. Un tas aizņems kādu laiku, tāpēc ejam atpakaļ uz Stockholm un uztaisam attachmentu uz VPC
4. Create Transit Gateway Attachment, TGW, Stockholm, VPC 4. Transit Gateway TGW Stockholm, Attachment Type VPC, kā es teicu, te viņš sauc uz demo VPC, bet lai mums tur visur schēmas, viss ir smuki, tas it kā ir VPC 4. Un tā, ka man tur ir subneti no visam 3 availability zonām, es varu izveidot viņu visās, bet es pagaidām uztaisīšu tikai tai, kur man 1B dzīvo šī instancē, un tāpēc 1B es arī izveidošu. Un droši vien, ja tur bija publiska subneta, tad arī šeit publiskā subnetā. Create Transit Gateway Attachment. Un atkal vajag nedaudz pagaidīt, kad izveidosies mūsu gan šīs te attachment starp 2 transit gatewayiem, gan šis uz VPC 4. Ok, ir izveidots mums peering attachments starp 2 transit gatewayiem 2 reģionos. Varam nočekot, kā otrā pusē arī viss ir kārtībā. Tagad mēs izdzēsīsim VPC peeringu, kurš mums te joprojām dzen trafiku starp reģioniem. Aizjam uz peering connections, VPC 1, VPC 4, sakam delete, atkal gribu, lai rūti paliek, black holes. Ok, peering connection viena puse ir izdzēst, otra puse viņam arī bija jāpazūd, ir deleted pings, te ir apstājies. Tas nozīmē, ka ejam uz route tables, atrodam, kur ir melnais caurums. Arī, kur viņš ir. Edit routes. Mainam uz transit gateway. Save changes. Un Londonam mums vajag uztaisīt to pašu. Routes, black hole. Edit routes. Mainam no peering connection uz transit gateway. Save changes. Kāpēc neiet? Tāpēc, ka, lūk, mums vajag maršrutu, kurš norādītu no vienā transit gateway uz VPC 4 caur šo attachmentu. Atgriežamies atpakaļ. Tagad ejam uz transit gateway, route tables un pasakam, kā šeit ir statiskais routes, kas norada uz 10, 11, 0, 0, 16. Un tas nav black hole, tas ir aktīvs, un es gribu viņu rūtēt caur šo attachmentu. Create static route. Un to pašu izveidojam Stokholmas pusē. Atveram mūsu maršrutācijas tabulu, redzam maršrutus un sakam create static route. Norādām uz intereses pēc, atkal darīšu. Var teikt, varbūt kā nepareizi, bet es norādīšu precizāku tīklu 10, 0, 144, 0/20, kur dzīvo tieši tā instancē, un arī gribu viņu rūtēt caur peering attachmentu. Izveidojam maršrutus abās pusēs. Te gan aiziet neliels laiks, kamēr transit gateways atjauno savus visus maršrutus, un redzam, pings aizgāja tagad caur starp 2 reģioniem, izmantojot
starp savienojumu starp diviem tranzīta gatewayiem. Ar to šodienas divas tēmas - lokālais rūtings un starp reģionu rūtings mēs esam noslēguši. Nākamā tēma, kurai būs atsevišķais video, ir middlebox maršrutizācija. Kas ir middlebox AWS terminoloģijā? Tas ir trešās puses risinājums. Routeris, Cisco checkpoints, Palo Alto vai kaut vai Mikrotiks, kā jau teicu, caur ko mēs gribam rūtēt trafiku. Droši vien mēs to darām nevis tāpēc, ka mēs baigi efektīvi gribam taisīt maršrutizāciju, visdrīzāk mēs gribam to darīt, lai izmantot šādu risinājumu drošības features un advancētu trafika filtrēšanas iespēju. Ar to man ir viss. Paldies par uzmanību. Ar labu nakti. Un atcerieties, ka jūsu mākonis strādā uz manā tīklā. Adios!